Sākumā zvana pirmais zvans, tas būs tāds izlūka zvans, ko sauc augstais zvans. Tas būs vai nu stādās priekšā kā kāds operators vai pakalpojums sniedzējs, un pēc tam jau zvanīs viltus policists, kurš teiks, ka jums iepriekš zvanīja krāpnieki un tagad vajag glābt līdzekļus. Un glābšanas operācijā viena no arī posmiem ir arī skaidro naudu, kas ir dzīvesvietās glābt un pārvietot to uz drošāko vietu pagaidām kopā ar viltus policijas darbinieku, un pēc tam, kad mēs jau noķersim vainīgos, nu, tad visu atgriezīs atpakaļ. Tas ir tāds kā aicinājums piedalīties kādā ekskluzīvā eksperimentā kopā ar viltus valsts policijas darbinieku. Un par cipariem kopumā runājot, tad arī mēs redzam un zinām, ka būtu arī krietni vairāk nekā tie 23 miljoni eiro, kas ir reģistrēti, par ko ir cilvēki atnākuši uz policiju un iesnieguši iesniegumus. Jo tad, kad mēs uzejam uz datu bāzēm zvanu centros un redzam, kam vēl šie operatori zvanīja un kādas ailītēs ir pretī summas, un zvanam šim cilvēkam, tad nereti mums sanāk sazvanīt Latvijas valsts piederīgo, kurš pasaka apstiprinoši, ka jā, es tur ieguldīju 70 000 eiro, un jā, es negāju uz valsts policiju un nerakstīju iesniegumu. Tāda daļa arī neredzamā ir, es domāju, ļoti liela. Un tie 23 miljoni, kas ir pagājušajā gadā atdoti krāpniekiem, tā ir tāda, tā redzamākā daļa.